Es kā novadnieks izjūtu milzu lepnumu par to, kā ar mums visiem labi zināmo prominenci, pretošanās kustības dalībnieci Lidija Doroņina Lasmana ir kas kopīgs. Un tas ir Ventspils novads. Latvija, Dainu zeme, ir pratusi savas vaimanas un sāpes pārvērst par dziesmu un deju. Tā ir spējusi pārtapt par dialoga, satikšanās un mierpilnas sadzīvošanas vietu. Kur 100-gadīgā Sārnats Baptistu baznīcā viņi svinēja savus grāmatas atvēršanas svētkus. Un šeit es vēlos minēt salīdzinājumu. Arī kuģiem, lai neizskriet sēkļiem un rastu savu ceļu, tiem ir vajadzīga bākuguns. Simbolos runājot, mūsu Lidija mums sabiedrībai ir kā bākuguns. Jo tas, ko mēs šobrīd darām, mēs esam tas krustpunkts, caur kuru savienojas laiki. Mēs pārceļam to, kas mums dārgs no pagātnes, mūsu tradīciju, mēs atdodam tālāk nākotnē. Gaisma, kas mums ļauj mūsu vērtības nest cauri visiem laikiem, ar lepnumu un godu nododot tās mūsu bērniem. Un otrs stāsts ir par Lidiju. Pirms kādiem gadiem kāds man piezvanīja, kāds augsts stāvošs ierēdnis, kura vārdu es neatceros, un lūdzu, lai es uzrakstu pamatojumu, lai Lidijai piešķirtu Nobela miera prēmiju. Man tas likās tik dabiski un saprotam, ne jau tas, ka man piezvanīja ierēdnis, bet uzrakstīt par Lidiju. Un es arī vienā apus vilcienā to uzrakstīju. Un pēc tam gadus vēlāk, diemžēl Lidijai šo prēmiju nepiešķīra, bet es domāju nepiešķīra tāpēc, ka piešķīrēji vēl nav aizauguši līdz mums. Kad viņi aizaugs līdz mums, tad viņi tādas prēmijas piešķirs. Paldies Lidijai, paldies Dievam, paldies Sārnats. Un paldies par tavām lūgšanām, arī par tiem milzīgajiem mums neaptveramajiem upuriem, ko tu esi nesusi un izcietusi. Jo es ticu, ka tas viss mums nezināmā veidā, bet Dievam zināmā veidā tuvināja Latvijas brīvību, Latvijas neatkarības atjaunošanu. Paldies, ka esat uzticami savā kalpojumā un savās lūgšanās. Paldies Dievam un paldies jums pašai, ka mēs drīkstam jūs pazīt. Paldies. Paldies par to. Paldies, ka esi mums. Es nevarēju iedomāties, ka viss notiks tik skaisti. Tas gan nav Ingas, bet Dieva nopelns. Man šī baznīca ir bijusi mīļa jau labi sen, kad es te apkārt sēņoju un domāju, kāds taču viņu senetnē ir cēlis. Dieva elpa šeit gājusi pāri no Hernhūtes, no brāļu draudzes, no lielas senatnes. Un tas te ir noticis pēc Dieva gribas un cilvēku vēlēšanās. Tā svētība šeit ir palikusi, un paldies Dievam šodien es redzu, ka viņa plauks tālāk. Un paldies jums, mīļie, kas visu šo sarīkoja.